Mercedes, jā. Sākotnēji es tā kā negribēju taisīt video par šo tēmu, bet ņemot vērā, ko es te saskāros, laikam tomēr tas video ir jāuztaisa. Tad oriģināla atslēdziņa mums izskatījās šāda. Viņam bija mazliet cietusi. Saimnieks te kaut ko mēģināja. Nav slikti, kādam laikam pietiek. Nu, un tad vērsušies pie kāda meistara, lai tad viņš uztaisa rezerves atslēgu. Rezerves atslēga bija uztaisīta šāda te. Es personīgi neizprotu, kāpēc jātaisa šāda rezerves atslēga. Iekšā mikroshēmas nav, čipa nav. Rezerves atslēgu var uztaisīt lūk šādu. Brīnišķīgi. Avārijas gadījumā varam iekļūt, ja. Labi, tika uztaisīt šitādu. Es domāju, ka var ļoti labi redzēt. Diezgan cirviski te viss tika uztaisīts. Nu, ja tāda ir rezerves atslēga, nu labi. Klāt nebija, visu stāstu nezinu. Varbūt meistarus teidzināja. Nemācējuši to komentēt, nezinu. Bet tagad no tās vecās man vajadzēja izlobīt, ielikt, saucamajā rezerves atslēgā visu iekšā. Nu, un te sākās dancis. Atslēgas ir līdzīgas un tomēr atšķirās. Te ir 8,87. Un te ir vairāk. Tūlīt tās samērīsim. 9,83. Tā ir tikai tā viena lieta, ko gribēju parādīt. Uzskatām, ar ko tad mums te atšķirās. Godīgi nemāku pateikt, kur tur kāpēc tā. Bet skaidrs, ka tas korpusiņš, kas tika dot līdzi, viņš atšķirās, un tad pieņēmām lēmumu, tad ieliku savu korpusiņu ar dažādām modifikācijām, un tad tikai mums tas viss pasākums aizgāja. Tad čipu nevarējām pārlikt tajā korpusā, kas viņam bija rezerves, respektīvi, tas bija tas rezervnieks, viņā nevarēja pārlikt. Tur bija vispār nesaderēja tas, kas tur bija, tur baigās nobīdes bija. Man jau viss aizgāja. Tāda vēl bija otra problēma, mums nestrādāja pults pēc pārlikšanas no šī viņu tajā rezerves korpusā. Baigi nomocījos, un tad attiecīgi, ka jāpārliek savējā. Jā, līdzīgi, ja tā paskatās. Viņi ir tiešām līdzīgi. Un tomēr viņi atšķirās. Reku manējām tās podziņi bišķi niknāk ir ārā. Tam ir galīgi sēž iekšā. Otru pusi pagriežam, līdzīgi liekas, kur tad te atšķirība, bet jā, nestrādāja tā pultīte. Un tad es pārsēdināju šajā, un tā kā viss aizgāja. Mērīju, skatījos, salīdzināju, nezinu, kurienes nāk šitas korpusiņš, kas tika taisīts kā rezerva. Bet acīm redzot, tā ir ļoti slikta kopija. Kā rezultātā, tāpēc viņām tikai ielikuši to dzeloni. Jā? Vecais korpus atpūšās un visi iekš pārliku šajā. Kā jau minēja, ja būtu taisījuši rezervi, viennozīmīgi vajadzētu kaut kādu izmantot šādu te variantu. Ja? Maziņš, kompakts, nekā lieka, nevajag liek pārmaksāt, nevajadzīgās priekš kā. Vai tad iet otru ceļu, taisīt pilnvērtīgu atslēgu, un tad es piekrītu, ka šī tāds korpus, tur ir schēma, tur ir čips, viņš tiek programmēts. Bet šitas variants, jā, es nezinu, es vēlāk tad pievienošu bildi, jā. Ļoti grūti šito visu skatīties. Tad tā ir oriģinālā. Mazliet cietusi un tomēr izskatās krietni labāk. Viennozīmīgi krietni labāk.
Tā kā, jā, nu varbūt tad nesteidzinām meistaru, ja tur tā sāpe ir bijusi. Nu, tad varbūt arī izvēlamies pareizo meistaru, jo kaut ko tādu ieteikt neloģiski. Nu, tagad sanāk, šī būs kā rezerve. Nu, ko darīt? Jo tas korpus neaizgāja, nu, diemžēl. Jā, nu, kaut kā šitās gadījums. Bija ko noņemties. Tie, kas saprot, par ko ir šis stāsts, tie sapratīs. Tie, kas nesaprot, nu, neko darīt. Skatieties video vēlreiz.